Tā ir zemnieku saimniecība Kumelītes, dibināta 1995. gadā. Mēs ražojam dažādus gaļas produktus, sākot no dzīvas cūciņas līdz patērētājiem uz galda. Sākumā viņa bija tikai kā kautuvīte, kas realizēja kautķermeņus un svaigo gaļu. Un pēc tam radās vajadzība un mēs sākām pārstrādāt gaļiņu. Sākumā izmantojam rubeņu pakalpojumus, pēc tam izveidojam paši savu cehu, mājražošanas cehu. Zem mājražošanas mēs ražojam mājas desu, ražojam mednieku desu, tas no desām. Tad mēs ražojam vēl cīsiņus, ražojam sardeles un ražojam tādu lielo jumpravas desu. Tad ražojam visus cūgaļas kūpinājumus, visu, kas ir no cūciņas sadalītas. Tad arī ražojam kūpinām vistiņas, arī visu, kas ir no vistiņas. Un tad mēs vēl ražojam pastētes, ražojam augsto gaļu. Mūsu produkcija atšķiras ar to, ka mūsu mājas žāvējumi un viss, kas tas ir, viņš ir kūpināts dabīgā krāsnī ar augšņu malku. Mājas kūpinājumiem visiem, kas ir kūpināti ar malku, mēs nelietojam pilnīgi nekādas ēvielas un nelietojam pat nitrītu sāli, neko, viņš pilnīgi dabīgs. Izplatām svaigo gaļu kautķermeņus un arī sadalītu svaigo gaļu. Klienti mums ir arī skolas un dārziņi un veikali un savas tirdzniecības vietas un tirgos klienti. Izplatām diezgan plaši. Ogre, Rīga, Cēsis, Sigulda, Jēkabpils, Aizkraukle. Mēs arī pa gada tirgiem braukājam un kaut vai parasti. Daudz nebraukājam, bet tā ir tādi viļāni, kur mēs regulāri braucam un mūs tur vispār gaida, rindas stāv un tur tā.